Vēlos pieteikt nākamo manu dalībnieci, Dīnu Markovu. Es viņu satiku maijā mūsu veselības lekcijā Saldu, bet patiesībā viņa ir no Rīgas, un līdz ar to mēs tagad bieži diezgan tiekamies. Un viņas rezultātu mēs nofilmējām pie mūsu likteņu upes Daugavas, un man ir liels prieks, cik ļoti Dīna ir atplaukusi, ka viņa ir gatava dalīties, jo no sākuma viņai viss bija svešs, gan sociālajie tīkli, gan filmēšanās. Un rezultāti tiešām ir forši, un viņa starp citu arī savam vīram piedāvā iziet veselības koncepciju, un varbūt viņa varētu arī nedaudz ieminēties, kādi ir vīra rezultāti izējot attīrīšanos un kolo vadu. Lūdzu, Dina. Mani sauc Dina. Pirms organisma attīrīšanās jutos diezgan slikti. No rīta cēlos ar piekususi, ar galvas sāpēm un enerģijas trūkumu. Jau dienas vidū jau bija tāds izsīkums un asinsspiediens sāka lēkāt. Un vēl man patīk braukt ar riteni un sāku just arī, ka locītavas paliek tādas stīvākas, un tas jau man pavisam nepatika. Un tad kaut kā sakrita tā, ka man bija atvaļinājums, un es biju Saldu, un es ieraudzīju, forša lekcija, jāaiziet paklausīties. Aizgāju, man iepatikās tā jūsu koncepcija, un domāju, jāpamēģina. Jāpamēģina ar organismu attīrīšanu. Un tā sākās mans ceļš. Attīrīju organismu, un tagad pēc šitiem 3 mēnešiem, vispār fantastiski no rīta ceļos ar prieku, galvas sāpes ir pārgājuši un skaidra galva, enerģija pietiek visai dienai, asinsspiediens normalizējās. Un pats labākais turpinu braukt ar riteni uz darbu, un jau var teikt nevis braukt, bet lidoju, jo locītavs paliek arvien kustīgāks un foršāk tāda sajūta. Tā kā, domāju, ka tas jau arī ar to vien nebeigsies, ka tā būs mana dzīves sastāvdaļa, un tagad 2 reizes gadā noteikti piekopšu to iešu organismu attīrīšanu. Par vīru stāstot arī ievilku viņu tajā avantūrā, un viņš man tagad saka, nē, es arī gribu pamēģināt. Saku, labi, es saku, tad detoks, jā, viņam patīk. Es saku, tālāk tu iesi, tad mums tad visiem vajag iziet to antiparazitāro. Nē, ja visiem, tad viņš arī ies. Es saku, bet pēc tam būs vēl grūtāk. Es saku, būs vēl kola vada, kas būs vēl grūtāk. Viņš, nē, ja es esmu sācis, tad es iziešu. Un tā kā es viņam prasīju, kā tām 4 dienām, nē, es ņemšu to kolavadu plus. Viņš saka, ja tu negribi, tu vari ņemt zaļo, bet es ņemšu to ritīgo. Ja es eju, tad es eju līdz galam. Un tā mēs visi izgājām priecīgi, viņam arī uzlabojumi ir. Bet, varbūt kādreiz varbūt es viņu pierunāšu, varbūt viņš pats kādreiz kaut ko pastāstīs, kā viņš jūtās. Tā kā, jā, paldies Dacei Udrei, ka viņi bija kopā vienmēr ar manīm, es turpināšu. Man patīk, jā, un paldies visiem par atbalstu, un jā, paldies visiem!